No Dzērbenes, Inešu, Kaives, Taurenes un Vecpiebalgas pagastiem izveidojusies novada teritorija 543 kvadrātkilometru platībā. Novada administratīvais centrs atrodas Vecpiebalgā. Kopējais iedzīvotāju skaits 2017. gada sākumā bija 4090. Iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās Vecpiebalgas novada domē ievēlēti 9 deputāti no vēlētāju apvienībām, novada attīstībai, par katra pagasta izaugsmi, Vecpiebalgas novadam un novada zemnieku apvienība. Esiet sveicināti skatītāji un arī mūsu šī vakara diskusijas dalībnieki. Vidzemes televīzijas ēterā pašvaldību vēlēšanu priekšvēlēšana diskusiju raidījums Novadi izvēles, un to šovakar vadīšu es, Solvita Stara. Šajā vakarā uz raidījumu sarunu esam aicinājuši Vecpiebalgas novadā iesniegto pašvaldību vēlēšanu sarakstu pārstāvis, un tātad šovakar sarunā mums piedalīsies Ella Frīdvalde Andersone no Vēlētāju apvienības novada attīstībai. Labvakar! Labvakar! Edgars Bērskalns, Vēlētāju apvienība Vecpiebalgas novadam. Labvakar! Labvakar! Un vēl šovakar sarunā piedalīsies Eģus Ķaukulis, Vēlētāju apvienība par jaunajiem. Labvakar! Labvakar! Sarunas sākumā es aicināšu ikvienu no jums īsi raksturot savu iesniegtā vēlēšanu saraksta programmu, atklājot mums, kas tad ir tās būtiskākās lietas, pie kā plānojat strādāt, un kas ir tie mērķi, kam dēļ jūs startējat šajās pašvaldību vēlēšanās. Sāksim ar jums, Ella, lūdzu. Jā, paldies! Mūsu apvienība novada attīstībai ir piedalījusies pie Vecpiebalgas novada izveides 2009. gadā. Kad mēs veidojām kopā Vecpiebalgas novadu, mēs bijām tie, kas Vecpiebalgas novadi, ja var tā teikt, izvilka no parādu nastas, kādu, kurš pagasts bija atstājis to, kad pirms apvienojās 2009. gadā. Mēs pa šiem 8 gadiem esam realizējuši lielākus un mazākus infrastruktūras projektus, un mēs uzskatījām par savu pienākumu balotēties arī šajās vēlēšanās, lai varētu turpināt visus iesāktos darbus, kas mums arī programmā ir rakstīts, kad turpināt un tās ieceres, kas mums tur viss ir. Jo mums ir plānos vēl lieli projekti, ko vajadzētu tieši ar infrastruktūras projektu, ko arī vajadzētu novadā realizēt. Un kas ir tās veiksmīgākās līdz šim bijušās ieceres, ko turpināsiet? Mēs esam siltinājuši sabiedriskās ēkas. Mums ir nosiltināta Taurenes pamatskola, Vecpiebalgas bērnudārs, Vecpiebalgas kopmītnes, Vecpiebalgas sporta zāle. Mums ir labiekārtot bērnu rotaļlaukumi. Mums ir realizēta ūdens saimniecības projektu un kanalizācijas visos novadu pagastos. Mums ir renovētas muižas, mūsu pilis, kur ir iekārtot kultūras nami novadā. Par šiem 8 gadiem, kad mēs runājam. Bet šobrīd mēs strādājam atkal uz priekšu ar nākamiem projektiem, ar uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras projekts, kas šobrīd mums ir aktuāls. Aktuāli ir arī jaunie līderu projekti un iepriekšējie, kas mums pašlaik ir realizācijā. Vairāk vai mazāk viņi visi ir saistīti ar to, lai iedzīvotāji un viesi Vecpiebalgas novadā justos labi. Paldies jums par atbildi. Tālāk Edgars Bērskalns, vārds jums. Paldies. Priekšvēlēšanu programmu esam izstrādājuši par aktuālajām problēmām un arī mēģinam rast risinājumus šīm problēmām. Pati galvenā, ko es gribu uzsvērt, ir uzņēmējdarbība, jo vienkārši, ja darbaspējīgam cilvēkam novadā nav darba, tad viņš novadā vairs neatrodas. Un tā ir šos pēdējos 4 gadus ļoti aktualizējusies, un tāpēc arī tas ir tas, ar ko mēs sākam. Nākamā problēma ir izglītība. Izglītības iestādes mums ir Vecpiebalgas novadā 4, 3 pamatskolas, 1 vidusskola, un bērnu skaits samazinās, un līdz ar to nākotnē ir nepieciešams kaut kādas reformas, kaut kāds risinājums šim jautājumam, kuru es uzskatu, kad ir jāsanāk bērnu vecākiem, pašvaldībai un skolotājiem un jāatrod pats gudrākais risinājums šajā lietā. Jo tur nav tikai jautājums par naudu, cik tas mums maksā vai nemaksā, bet ir jautājums arī par cilvēkiem, par bērniem un kā to visu kopā, kā saka, to gudrību atrast. Un pārējie jautājumi īstenībā ir mazāk svarīgi, ņemot vērā šos 2 galvenos, bet arī redzu aktualitāti nepieciešami vairāk izglītojoši jautājumi. Pieņemsim, ka vecāks paaudzes cilvēkiem un arī citiem ir problēmas ar mūsdienu ar IT pārzināšanu, jo mūsdienās banku maksājumi, lauka atbalsta dienestā, programmas, viss, kas liek iesniegt platību maksājumus, ļoti daudz ir ar internetu saistīts un cilvēki viņos neorientējas. Tāpēc es redzu, ka tas ir tas, kur vajadzētu izglītot, un pašvaldība varētu, teiksim, šādus kursus bezmaksas kursus izmaksāt, lai pašvaldības iedzīvotāji vienkārši būtu gudrāki un izglītotāki šajā sakarā. Tas pašlaik tā.
Paldies jums. Tālāk, Edžs Ķaukulis, kādiem mērķiem jūs startējat pašvaldību vēlēšanās un kas ir tie būtiskākie darbi, ko paveikt? Paldies. Sveicināti novada iedzīvotāji. Kā jau minēju, esmu Edžs Ķaukulis un pārstāvu vēlētāju apvienību par jaunajiem. Mēs esam salīdzinoši jauns veidojums šajās vēlēšanās ar šādu sarakstu kandidējam pirmo reizi. Un, ko es gribēju pateikt, mūsu moto ir ar cieņu pret esošo, ar skatu nākotnē. Un tieši šādā veidā arī vēlamies attīstīt dzīvi novadā par labāku vietu šeit un arī uzlabot novadā uzņēmējdarbību. Bet, ja runājam par programmu, tad esam pēc jau iepriekšējiem domas dalībniekiem esam izvērtējuši šo paveikto, kur arī mēs esam uzskaitījuši punktus, kuros turpināsim strādāt, bet kā galvenos jautājumus, kuriem ir nepieciešami jau tūlītēji uzlabojumi, mēs izvirzam šādus punktus: informētība, izglītība, uzņēmēja darbība, lauksaimniecība un turisms, kā arī komunālā saimniecība un māju apsaimniekošana. Tas būtu par partijas programmu, un jums pašam varbūt personīgie mērķi, kamdēļ esat iesaistījies politikā? Es pats esmu dzimis Vecpiebalgā, visu mūžu arī nodzīvojis, un esmu, cik man ir bijusi tā iespēja, arī iesaistījies pašvaldības procesos, pārsvarā gan kultūras pasākumos. Arī esmu organizējis dažādas talkas. Es savu nākotni saskatu Vecpiebalgas novadā, un es gribu iesaistīties un piedalīties. Tāpat kā visi mūsu saraksta dalībnieki, kuri ir jauni, atvērti uz vietas šeit novadā dzīvojoši, un kur arī savu nākotni saista ar Vecpiebalgas novadu. Paldies jums visiem par atbildēm. Diskusiju turpināsim jau pēc neliela brīža. Sarunas turpinājumā katram no jums būs iespēja izklāstīt kādu problēmu situāciju Vecpiebalgas novadā, kam jūs plānojat pievērst pastiprinātu uzmanību un atklāt arī, kādu jūs redzat šīs situācijas risinājumu. Un mēs aicināsim ar savu redzējumu dalīties arī pārējos diskusijas dalībniekus. Un kā pirmo izklāstīt problēmu situāciju un uzreiz arī sniegt savu skatījumu, kā to risināt, aicināšu Edgaru, lūdzu. Jā, paldies. Pati galvenā lieta, ko es arī pirmīt uzsvēru, bija uzņēmēja darbība, un es uzskatu, ka pirmais, kas būtu jāizdara, būtu jāveic aptauja, lai saprastu, cik Vecpiebalgas novadā ir palikuši uzņēmēji, ko viņi nodarbojās. Saprast arī to, kāds ir kopējās un atšķirīgās problēmas uzņēmējiem, un līdz ar to mēģināt kaut kā šīs problēmas mazināt. Runājot par jauniem uzņēmējiem, tas tomēr nav tik vienkārši. Mums ir laika mainās, arī uzņēmējiem ir jāmainās. Es redzu vairāk, ka Vecpiebalgas novadā nav pietiekoši telpas un, uzņēmējdarbības platformas, kur varētu jaunu uzņēmēju sevi, attīstīt. Jo ņemot vērā finanšu trūkumu, esmu daudziem runājis maziem uzņēmējiem un jauniem, viņiem nav telpu, un līdz ar to viņi nevar pat uzsākt uzņēmēju darbību. Tāpēc man liekas, ka pašvaldībai nebūtu slikti izveidot vismaz vienu tādu platformu, kur ir, pieņemsim hektāru zemes un ir ēkas pēc dažādiem kvadrātmetriem, lai šādi visi mazi uzņēmēji, vai tas ir galdnieks, ar ko esmu runājis, viņiem ir idejas, viņiem ir zināšanas, bet viņiem nav iespēja. Un vienkārši pašvaldība spēr tādu mazu soli priekšā un izveidot tādu uzņēmējdarbības vidēji, konkrēti uzreiz, iespējas, lai tas uzņēmējs varētu ar savām iekārtām un zināšanām un pieredzi mēģināt strādāt. Un es domāju, ka nav jādomā, ka mums būs superliels uzņēmums Vecpiebalgas novadā, bet kaut vai tie būs 10 un strādās 5 cilvēki, tas jau būs 50 un tas būs daudz reālāk un izdarāmāk. Paldies. Nākamajam vaicāšu Edžum. Tātad runājam par uzņēmējdarbības attīstību novadā. Kā panākt pretī uzņēmējiem? Jā, paldies, ka Edgars aizsāka šo tēmu, kas ir viennozīmīgi ļoti svarīga novadā. Mēs savā programmā esam virzījuši tādu mērķi, ka mēs labprāt redzētu novadā darbojošos uzņēmējdarbības konsultantu, kurš spētu palīdzēt ne tikai lielajiem uzņēmējiem, kā Edgars minēja, bet arī tieši šiem mājražotājiem, amatniekiem, cilvēkiem, kas nodarbojās ar rokdarbiem. Jo tā sfēra, šie mazie uzņēmēji šobrīd ir ļoti, ļoti ekonomiski iespējams viņiem izaugt, pateicoties informētības jomai, par kuru es noteikti pieskaršos pēc tam, izmantojot gan sociālos tīklus, gan dažādas savādākas iespējas, ko piedāvā internets. Un es uzskatu, ka pašvaldības darbiniekam, kurš varētu konsultēt jaunos uzņēmējus
vienalga tajā lietā, ko viņš ir izvēlējies. Es uzskatu, ka viņam arī jābūt mūsdienīgam un gan erudītam šajā te jomā. Bet, ja mēs vēl turpinām par uzņēmēju darbību, tad mēs ļoti labi zinām, ka jau no gada tiek runāts par to, par lielo investoru piesaisti, par kaut kādu lielu ražotņu izveidošanu novadā. Tomēr tas, protams, ir ļoti labi, un kā jau mēs zinām no pieredzes, arī šobrīd viena tāda ražotne Inešos būs, un tas viss ir apsveicami. Bet es vairāk gribētu akcentēt to, ka ir sākumā varbūt jāapgūst tas, kas mums jau ir novadā. Gan šie cilvēku resursi, kā viņiem varbūt ir kaut kādas, kā Edgars minēja, amatnieki vai cilvēki, kas ar rokdarbiem strādā. Apzināt šos cilvēkus, pēc iespējas viņiem palīdzēt, ja ir iespējams arī piešķirt kādu telpu pašvaldībā, iespējams, ka tādas arī noteikti ir. Un, protams, paralēli arī neaizmirst par šiem lielajiem investoriem. Jo mēs esam viens no 119 novadiem Latvijā, un mums ir jādomā arī, kā sevi tomēr pārdot un kā mēs izskatāmies uz kopējā fona. Tas varbūt ar jebko arī saistībā ar investoriem, jo ir jāsaprot, kā to lielo investoru dabūt tieši uz mūsu novadu. Paldies, Ella. Ko jūs teiktu par uzņēmējdarbības attīstību novadā? Uzņēmējdarbības attīstība viennozīmīgi ir viens no pats svarīgākajiem, jo tās ir darba vietas cilvēkiem un tie ir iedzīvotāji novadā, jo tad arī pārējā pašvaldības infrastruktūra būs vajadzīga, tad, kad būs cilvēki, kas novadā dzīvo, un lai viņi tur dzīvot, viņiem vajag darba vietas. Mēs visi zinām, ka pašvaldība uzņēmējus nevar atbalstīt tiešā veidā, var netiešā. Un mēs arī šobrīd to darām, jo mums ir šie lauka attīstības speciālisti katrā pagastā, kas arī konsultē šos mazos uzņēmējus. Un, ir pašvaldības speciālisti, ir juristi, kas konsultē juridiskās lietas, grāmatvedība, kas konsultē grāmatvedības lietas. Tā kā pašvaldība dara jau to, ko viņi var izdarīt, turisma speciālisti savukārt konsultē un strādā ar turismu jomā strādājošiem uzņēmējiem, bet viennozīmīgi jauna investīcija piesaista un darba vietu izveidošana ir prioritāra, un tas ir pašvaldības jautājums par šo investīciju piesaisti. Varbūt ir kādas idejas, kā to panākt? Mēs esam izturējuši otro kārtu. Mums ir uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras projekts, kas ir otrā kārtā ir atbalstīts. Mēs arī ceram trešajā. Mums šobrīd šajos 4 gados mēs esam piesaistījuši jau investīcijas, jau ko Edžs pieminēja, šis Hibiteka Piebalga, tur ir piesaistīti 4 miljoni un būs 17 darba vietas. Ir uzbūvēts veikals Top, kur ir 11 darba vietas, ir degvielas mazumtirgotājs, Taurenē Rīgas Stradiņu universitāte, kas ir infrastruktūrā investējusi miljonu. Tā nav, ka nebūtu mums novadā šo investīciju, bet, protams, cilvēkiem vajag labi apmaksātas darba vietas un vajag vairāk nekā līdz šim ir varēts. Mēs, protams, meklēsim kaut kādas piesaistes, tas, ko arī Edgars teica par šo industriālo zonu, vairāk ar to zemi un ēku, bet viss ir saistīts, kā mums izdosies piesaistīt finansējumu, jo mēs esam novads ar lielu finanšu nepieciešamību, bet, diemžēl, ar mazām finanšu iespējām, un mums ir jāstrādā ikdienā ar tiem resursiem, kas ir mūsu rīcībā. Paldies jums par viedokļiem. Edžam, kā nākamajam iespēja izvirzīt savu problēmu jautājumu, lūdzu. Jā, un es izvēlos šajā sadaļā apskatīt informētību. Jau tikko mēs runājām un arī uzklausījām, ko Ella stāsta par to, ka šobrīd ir iespējams arī iegūt šīs konsultācijas no pašvaldības darbiniekiem, bet, ja mēs atgriežamies pie informētības, tad šobrīd ir tāda situācija, ka ir viena cilvēku daļa, kura ir nedaudz neizpratnē pašvaldības darbu un ir varbūt arī negatīvi noskaņota. Un es uzskatu, ka šeit varbūt daļēji vaina nav meklējama tieši pašvaldības darbā, bet tieši informētības jomā. Jo es uzskatu, ka šo informētības jomu mēs varētu sadalīt 2 daļās. Viena, ko jau es ieskicēju, ir kā sevi prezentēt pārējiem novadiem, tieši kā Vecpiebalgas vārdu. Jo mēs ļoti labi zinām arī to, ka Vecpiebalgas vārds Latvijā kotējās ļoti augstu. Gan Vecpiebalga, gan Piebalga šim vārdam ir liels spēks un ir vēsture. Un mums ir jādomā, kā šo Vecpiebalgas vārdu, kā tādu brendu reprezentēt arī citiem novadiem. Bet runājot par informētību pašvaldības iekšienē, es uzskatu, ka tomēr ir jāpiestrādā pie šīs informētības, kā cilvēki uzzina par to, kas notiek pašvaldībā. Protams, mums ir gan novada domas avīzīte, mums ir arī interneta mājaslapa, kurā noteikti, es domāju, arī vajadzētu
pāris korģējumi, pāris ieviest labojumus. Un šo mēs uzskatām, ka varētu atrisināt, piesaistot cilvēku, kas varētu darboties sabiedrisko attiecību jomā, gan saistībā ar sociālajiem tīkliem, gan arī tieši ar to veidu, kā pasniegt pašvaldības nostāju cilvēkiem. Jo šobrīd, kā jau es minēju, man liekas, ka pašvaldība iet drusciņu savu ceļu un iedzīvotāji savu. Edži, jūs minējāt, ka iedzīvotāji neizpratnē par pašvaldības darbu. Varbūt varat minēt kādas konkrētas sfēras, kas cilvēkiem nav skaidrs no pašvaldības darba? Konkrēti piemērus varētu teikt, šobrīd braucot ar Vecpiebalgu, mums paldies, noteikti tiem, kam ir pie varas, paldies tiem, tie, kas ir pie varas, ka mums ir skaists asfalts, tūlīt būs pabeigts, un braucot pa šo ceļu cauri konkrēti Vecpiebalgai tiek rakti dīķi. Es zinu, ka informācija bija arī novada avīzē, bet tāda kopaina cilvēkiem nav skaidra, kas to rok, pa kādu finansējumu. Vai tas ir Eiropas nauda, vai tā ir pašvaldības? Kurš rok, vai vietējais uzņēmējs, vai kāds cits? Kāds ir bijis konkurss? Pēc kādiem noteikumiem tika izvirzīti šie darbu darītāji? Tas ir tas, ko es runāju. Tas nav lauciņš, Elle, jūsu dārziņā, bet vairāk es to gribu pasniegt kā informācijas trūkumu, ka varbūt cilvēkiem vairāk vajag strādāt un pastāstīt, lai nesākas liekas runas un neizpratni. Paldies, Elle. Kā padarīt skaidrāku pašvaldības darbu iedzīvotājiem, jūsuprāt? Komunikāciju vienmēr var uzlabot, bet komunikācijai ir vajadzīgs arī abas puses, kas komunicē. Un ja kāds ir ierāvies sevī un saka, ka viss ir slikti un pašvaldība ir slikta, un viņš nenāk uz pašvaldību ar konkrēto problēmu un jautājumu, tad jau arī diezgan grūti ir ar viņu komunicēt. Pašvaldībai šī komunikācija mājaslapa un novada avīze ir atbilstoši ministra kabineta noteikumiem, un mēs ar to strādājam. Bet atbildot par Edžas repliku par viesistabu, es domāju, ka informācija bija pietiekama, jo šim projektam bija izsludināta sabiedriskā apspriešana. Cilvēku sabiedrisko apspriešanu bija atnākuši, pagasta zālīte bija pilna, es nevaru, protams, skaitu pateikt, es neatceros. Un arī avīzē ir jau bijušas vairākas publikācijas, ka tas ir līderu projekts, labi iekārtots parks Vecpiebalgas centrā. Un mēs visi zinām, ka šiem Eiropas projektiem ir ļoti stingri visa kārtība, kādā viņas veids. Tur ir veikti iepirkumi, un pēc iepirkumiem arī uzvarētāji izvēlās darba veicēju. Tas nav nekas slepens, un tur var prasīt vēl informāciju. Mēs, protams, jau esam likuši gan mājaslapā, gan novada avīzē. Mēs varam stāstīt vēl. Bet mums arī šajā sabiedriskā apspriešanā no pašvaldībā ir pieejams šis projekts vizuāli, kur var cilvēki jau tagad redzēt, un tie, kas ir bijuši šo sabiedrisko apspriešanu un informēti, jau tagad paši pieskās, jo mums tur, piemēram, būs koka detaļas ar Piebalgas šatieru deķu tām krāsām, un cilvēki saka, ka viņi grib sponsorēt kaut kādu krēslu to nokrāsošanu, kad, lai tas ir tā kā viņa krēsls, viņa dāvana šai Vecpiebalgas viesistabai, kā mēs viņu esam nosaukuši, iedvesmojoties no mūsu sajiešanas Latviešu garā Vecpiebalga atver durvis. Par sabiedrisko attiecību speciālistu gribēju pateikt, nav tā, ka mēs par to neesam domājuši, runājuši, bet mēs skatāmies savas finanšu iespējas. Un es domāju, ka mūsu pašvaldībā speciālisti nav tik ļoti aizņemti, lai viņi savas kompetences ietvaros nevarētu komunicēt ar sabiedrību un ar iedzīvotājiem. Tieši tas, kas viņiem ir ikdienā jādara. Protams, ja tie finanšu resursi būtu lielāki, mēs arī varētu pieņemt tādu speciālistu. Bet šobrīd, kad mums diskusijas notika par to, mēs apstājāmies pie šīm finansēm un pie šīs kompetences speciālistu. Varbūt piebilstot vēl, es jau arī neierosinu to, ka tam vajadzētu būt kā jaunai štata vietai, kā darbiniekam. Es domāju, ka tur pietiktu varbūt ar pašvaldības darbinieku konsultēšanu tieši mūsdienu 21. gadsimta tehnoloģiju ziņā, gan kā izmantot Facebook, kā komunicēt ar cilvēkiem interneta vidē, jo es ļoti labi zinu, ka novadā šobrīd ir ļoti aktuāla domu biedra grupa, kuru es ar sievu arī esmu izveidojis, saucās Vecpiebalgas novada savējiem. Tur ir vairāk kā 1000 biedri, un tur arī notiek ļoti liela viedokļa apmaiņa. Tāpēc šajā gadījumā es varbūt gribēju uzsvērt to, ka no pašvaldības puses ir varbūt vajadzīgs arī kāds oficiāla platforma internetā, kur notiek tā drusciņi draudzīgāk tā komunikācija. Un tās visas lietas, ko jūs minējāt, tās, protams, ir labas, bet es vairāk uzsveru to, ka vajadzētu apgūt arī tās 21. gadsimta tehnoloģijas. Paldies, Edži, jums būs iespēja šo varbūt adresēt kā jautājumu sadaļā jautājums konkurentam. Vēl gribu dot vārdu Edgaram. Kā jūs domājat, vai Vecpiebalgas novada pašvaldības komunikācija ar iedzīvotājiem vajadzētu būt mazliet mūsdienīgākai? Es domāju, ka jā, bet tas ir atkarīgs, es domāju, ka tas ir atkarīgs no vadības.
Jo patiesībā man liekas, ka ir cilvēki, kas vienkārši pavada laiku, lēnām, mierīgi, dara savu darbu. Viņos nav azarts, to darbu darīt labāk un labāk. Un es domāju, ka no vadības puses man liekas, ka ir vairāk vajadzīgi kaut kādi izvērtējumi. Ja? Jo tādi ir bijuši, piemēram, ir bijusi aptauja veikta, kolēģi Inese veica zemniekiem un arī, iepazīstināja 30 pāri neatkarīgas anketas bija. Mēs sakām, ka darbinieks nedara tik labi to darbu, kā vajadzētu, bet tas tālāk neaiziet. Ja? Un man liekas, ka jābūt tomēr kritiskākiem un pret darbiniekiem reizēm tas, kas ir nepieciešams, ja? Un viņus tomēr motivēt strādāt un nevis vienkārši samierināties ar viņiem. Kaut kur varbūt tādā ziņā. Varbūt vadība domā, kā vajadzētu tas izskatīties, bet tas cilvēks reizēm varbūt nesaņem to attiecīgo mazo piebildi kaut kādu un stimulējošu kaut ko, ja? Lai viņš mainītos, lai viņš bišķiņ arī iet uz priekšu laika. Paldies, Elle. Tagad jums iespēja izvirzīt savu problēmu jautājumu. Par ko gribēsiet runāt? Mūsu problēma jautājums ir daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. To mēs arī saskatām kā ļoti nopietnu problēmu pašlaik novadā, tāpēc, ka tās daudzdzīvokļu mājas ir noamortizējušās, nolietojušās, un līdz ar to siltuma patēriņš ir liels, cilvēku ienākumi ir ļoti mazi, un nomaksāt maksājumus par komunāliem pakalpojumiem rēķins paliek arvien grūtāk. Mēs esam bez iedzīvotāju līdzfinansējuma pa Eiropas naudām uztaisījuši energoaudits visām šīm mājām. Mēs varam pateikt, ka nosiltinot māju samazināsies par 60% siltuma patēriņš. Bet to var tikai izdarīt tad, ja dzīvokļu īpašnieki to vēlās. Tur vajag 50+1. Un mēs nevaram uzspiest ar varu, un mēs visu laiku esam respektējuši to, ka cilvēkiem ir ļoti zemi ienākumi. Viņu tā nabadzība ir tā galvenā problēma tajā jautājumā, kāpēc tās daudzdzīvokļu mājas nav nosiltināts, jo ir daļa cilvēku pasaka, manam mūžam pietiek, ka viņš jau nevar nomaksāt rēķinu par komunāliem pakalpojumiem, kur šobrīd aprīļa beigās ir 137 000 parāds liels, un tāpēc mums vienkārši neceļās rokas tagad ar varu uzlikt vēl papildus maksājumu. Mēs esam saukuši iedzīvotāju sapulces, aicinājuši speciālistus no Latvijas ar lielu pieredzi stāstīt, cik labi ir dzīvot nosiltinātā mājā, kā samazinās rēķini. Bet to nevar izdarīt ar varu, un mēs esam arī skaidrojuši cilvēkiem, ka to vislētāk ir, ja viņi paši dibina šo biedrību apsaimniekošanas un paši apsaimnieko. Jo ne pašvaldības sijā, ne kāds cits sijā. Tie vienalga ir papildus izdevumi, kas ir uz iedzīvotājiem sloks, uz viņu maciņiem. Mēs esam gandrīz, ka pašlaik viena māja Vecpiebalgā ir sākusi apsaimniekošanu un sniegs projektu, lai dabūtu šo siltināšanai naudu no Eiropas projektiem. Un mēs ļoti ceram, ka viņam izdosies un ka pārējās mājas iedvesmosies no viņas stāsta. Kā motivēt tos pārējos iedzīvotājus? Es domāju, šī būs laba motivācija, kad viņi redzēs, kā kaimiņam ir skaista māja, silta, un viņš pateiks, ka viņam par siltumu ir 60% mazāk jāmaksā. Tā būs ļoti laba motivācija. Paldies, Edgar. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, šādu stāstu esmu dzirdējis par vienu projektu, kurš vēlās attīstīties. Bet es kaut kādā ziņā, protams, esmu arī reāls cilvēks un vienoties visiem kopā par šādām lietām, tas nav vienkārši. Ja ir cilvēki, kuri to ir mēģinājuši darīt, bet tas nav izdevies. Patiesībā jau tas uzlabot kaut kādu situāciju, bet droši vien, kā Eģis arī teica iepriekš, lai cilvēku pārliecinātu, vajadzētu ar viņu runāt tā, kā viņš saprot. Un droši vien tas varbūt iedzīvotājs to labumu vēl nav sapratis. Ja? Es tā domāju. Un otrs, kad, protams, tas uzlabo, bet tas neatrisina arī to varbūt reizēm komunālās siltuma, problēmas kvalitātē. Un par cenu grūti spriest. Cena ir ļoti daudz jāvērtē, vai varētu būt lētāk, vai varētu būt dārgāk, vai tāpat tās cena ir, bet kvalitātes problēma ir. Es uzskatu, ka nākotnē pašvaldībai ir jāturpina komunālā saimniecība vadīt. Šobrīd ir firmām 2 pagastos, 3 atvainojos, šo pakalpojumu viņi sniedz, ja, bet viņiem nav tāda atbildība pret cilvēkiem. Un tad bija problēmas ziemā, tāpēc es uzskatu, ka šajā ziņā droši vien pašvaldība būs labāks apsaimniekotājs komunālajā saimniecībā saistībā ar siltumu. Paldies, vēl vārds Eģim, lūdzu. Jā, šobrīd namu apsaimniekošanā mums, ja varētu tā teikt, ir tiešām katastrofāls stāvoklis, jo nosiltinātas novadā nav neviena daudzdzīvokļu māja. Un par šo problēmu
Atceramies, arī pirms 4 gadiem tika runāts vēlēšanās, un tomēr nekādu rezultātu neredzam. Es saprotu, jā, ka ar cilvēkiem ir jārunā, ar cilvēkiem ir jāstrādā, un paldies, ka tas no pašvaldības puses arī tiek darīts. Kā jau mēs redzam, beidzot ir varbūt pirmais šis veiksmes stāsts. Bet tomēr es uzskatu, ka cilvēkiem ir daudz grūtāk visiem kopā vienoties. Jo to reāla pieredze mums rāda, ka pašlaik vēl tādas biedrības nodibinātas nav. Tāpēc es uzskatu, ka ten ir tomēr jāņem vara rokās, ja tā var teikt, pašvaldībai. Un piekrītot arī Edgaram, jo mums programmā līdzīgs tas punkts ir, ka bezpeļņas sijā pašvaldībai, kas varētu apsaimniekot šīs te mājas. Protams, tie ir arī papildus izdevumi grāmatvedībā un visam pārējam, bet tomēr mēs arī redzam, ka šobrīd tas nodokļu sloks ir tāpat paliek uz pašvaldību. Tāpat pašvaldība varbūt nedaudz pievarot acis, tāpat jau tās mājas piečubina, ja tā var izteikties. Un tas vienkārši, es domāju, atvieglotu cilvēkiem dzīvi, jo ietaupītos līdzekļi. Paldies jums visiem par viedokļiem. Pēc brīža turpināsim diskusiju ar skatītāju iesūtītajiem jautājumiem. Diskusiju mēs turpinām ar skatītāju iesūtītajiem jautājumiem, un kāds skatītājs mums raksta. Komunālie maksājumi par dzīvokļiem Vecpiebalgas novadā ir pielīdzināmi Teju vai Rīgas cenām, ja ne pat lielāki. Kāpēc ir šāda situācija un vai tas ir normāli? Edžu, aicināšu jūs kā pirmo atbildēt uz šo jautājumu. Jā, runājot par šo te komunālo saimniecību, tas arī, ko mēs programmā esam iztirzājuši, ir tas, ka, ja mēs tiksim strādāt deputātos, tad mēs noteikti, ka pirmā lieta, ko mēs darīsim, izskatīsim šo te līgumu, kas mums ir, ar ko mums ir noslēgts līgums šobrīd par komunāliem jautājumiem. Tāpēc mēs jau te gari un plaši pirms tam aprunājam to, ka noteikti ir māju siltināšana. Tas būtu, es uzskatu, viens no pirmajiem arī darbiem. Tā kā es domāju, ka noteikti arī kolēģi no domas pašreizējās arī par šo jautājumu noteikti, ka būs zinoši. Paldies, Ella. Kāda tad ir situācija ar šiem siltuma tarifiem? Vai tiešām tik augsts? Jā, nē, Vecpiebalgas novadā ir viena no zemākajiem siltuma tarifiem Latvijā. Tas ir 47,7 eiro par megavatu stundu. Rīgā ir nedaudz zemāki, un ļoti daudzās pašvaldībās ir augstāk. Tā skaitā Cēsīs mums netālajās ir 62 eiro par megavatu stundu. Bet problēma ir tā, ko es jau pieminēju par šo apsaimniekošanu, jo ir caur māju kurinot, mēs kurinām ārā gaisu. Un līdz ar to, ka šis siltuma patēriņš ir liels, jo cilvēki tomēr pieprasa dzīvokļos komforta temperatūru, un tad arī tas maksājums par komunāliem pakalpojumiem ir liels, un viņš paliks ar katru gadu lielāks, ja šīs mājas nesiltinās. Un runājot par šo uzņēmēju, tas bija Eiropas lielais iepirkums par uzņēmēju, kas kurina, un līgums ir pārbaudīts iepirkuma uzraudzības birojā un vēl citās institūcijās. Tā kā es domāju, par to nevajadzētu rasties šaubas arī iedzīvotājiem, ka tur viss ir korekts, un mēs zinām, ka pašvaldība var nodarboties ar uzņēmēju darbību tikai tajā tirgus segmentā, kur uzņēmēji nepiedāvā šo pakalpojumu. Un ja uzņēmējs piedāvā šo pakalpojumu, un tas ir Eiropas līmeņa iepirkums veikts, mums nav nekādu tiesību tagad pateikt, kad jūs to nedarīsiet, to darīsim mēs paši, jo arī pret šo uzņēmēju ir jābūt korektam. Ja šis uzņēmējs lauž pats līgumu pēc savas iniciatīvas piedāvā laust, tad mums vienalga ir jātaisa jauns iepirkums, un tikai tad, ja neviens nepiedāvā, tad šo pakalpojumu var sniegt pašvaldība. Paldies, Edgar, ko jūs atbildāt šo skatītāju? Jā, šo jautājumu atbildēšu mazliet savādāk. Protams, ja pretendents vēlās to darīt, pašvaldībai nav tiesību, iebilst, viņi izstrādā nolikumu. Tad pašvaldībai, protams, paliek tiesības. Ja, ja viņa vēlās darīt to pati, nolikumu uzrakstīs tādu, ka tās pretendents nevēlēsies to darīt. Ja. Viņam būs attiecīgi līgums sodi, ja, soda sankcijas par kaut kādu neizdarītu kvalitatīvu darbu. Protams, ja pašvaldība vēlās nolikumu uzraksta, iepirkums notiek. Es uzskatu, ka nākotnē mums nevajadzētu pakalpojumu sniedzēju, bet pašvaldībai vajadzētu pašai to darīt. Jo par cenu es neesmu salīdzinājis, ja, bet tas nav jautājums cenā. Redzat, ir jautājums niansēs. Pieņemsim, tas, kas to pakalpojumu sniedz, viņš kurina, un viņam ir vienalga, vai ārā droši vien -5 grādi vai -25 grādi. Ja. Viņa interese ir nogrūst to siltumu pa to trubu, ja, par ko samaksās pašvaldība, ja, nav regulējošā mehānisma. Ja. Kādam dzīvoklī pa karstu, kādam pa vēsu. Un es uzskatu, ka tajās niansēs arī tās lielākās problēmas. Paldies!
Vēl mums ir tāds jautājums. No skatītājiem novadā ir valstī gandrīz zemākie no centralizēto eksāmenu rezultātiem. Kāpēc ir šāda situācija un kas lietas labā tiks darīts, Ella? Man personīgi bija saruna ar visiem skolu direktoriem par šo jautājumu. Pirmkārt, tas skaitlis, kas ir izskanējis publiskajā telpā, nav korekts, jo tur nav tie 38 vai 39, kas ir minēti, bet ir 45. To man apliecināja vidusskolas direktori. Viņi ar savu vidusskolas vadību ir pārrēķinājusi šo. Un līdz ar to viņš nav vairs tik zems, kā pašlaik publiskajā telpā ir izskanējis. Skolu direktoriem tā problēma nav sveša, un viņi ar to strādā. Centralizēta eksāmena ir viens kvalitātes rādītājs, tikai viens no kvalitātes rādītājiem izglītībā. Un, protams, ja vienā gadā var būt centralizēta eksāmena, kad tajā klasē netik ļoti paveicās. Ir stiprākas klases, ir vājākas klases. Nav tā, ka tāpēc mēs nevaram apgalvot, ka Vecpiebalgas vidusskolā ir zema izglītības kvalitāte. Tam es noteikti nepiekrītu. Jo mums ir rādītāji arī, kad angļu valodā ir ļoti labi šie rezultāti atsevišķiem mācību priekšmetiem. Un skolas vadība ļoti cītīgi pašlaik pie tā strādā, kā vēl varētu uzlabot rezultātus. Paldies, Edgar. Kāda jūsuprāt ir izglītības kvalitāte novadā? Es domāju, ka izglītības kvalitāte atbilstoši situācijai. Tomēr mums ir jāatzīst 4 skolas, visām mums tomēr ir jādod finansējums. Tas nozīmē materiālajā bāzē, ja mēs varētu vienā kabinetā ielikt bērniem piemēram pa 20,000 kaut kādas materiālo bāzi, ja? Tad attiecīgi mums tā nauda ir jādala uz tām skolām. Līdz ar to kaut kādā ziņā kvalitāte zūd. Jautājums ir smags, šo skolu jautājumu es negribu celt. Ja? Viņi negrib celt, gaida droši vien, kad valsts to izdarīs ātrāk, nekā pašvaldība pat to izlems. Es uzskatu, ka tās ne reformas, bet pārunas, kā kolēģi iepriekš teica, sarunas bija ar direktoriem. Es vēlreiz saku, man liekas, ka sarunas var būt pašvaldība, skolotāji, tās vadība un bērnu vecāki. Jo galu galā skolas ir priekš bērniem, nevis priekš skolotājiem. Tā es uzskatu. Un līdz ar to nav šīs diskusijas. Es domāju, ka daudziem ir neatbildēti jautājumi, kā būs rītdien, un tā katru, man liekas, 1. septembri. Tā kā patiesībā es uzskatu, tas ir viens no darbiem, kurš patiesībā ir jārisina. Lai būtu skaidrība vienkārši. Paldies, Edžu, par izglītības rādītājiem novadā. Ko darīt un vai vajag kaut ko darīt? Protams, ka vajag darīt, jo es varbūt nepiekritīšu Ellai. Es zinu ļoti daudzas ģimenes un ļoti daudz jaunus cilvēkus, kuri izvēlās pamest Vecpiebalgas skolu un doties uz tuvākām pilsētām. Tas, diemžēl, tā ir lieta, par ko ir jārunā, kāpēc tas tā notiek, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Jo šobrīd mūsu uzstādījums ir tāds, ka ir jāizvērtē visu šo 4 skolu darbību. Nekādā gadījumā nav runa par kādu skolu slēgšanu, jo jebkurā brīdī, ja mēs nedomāsim, ko ar skolām darīt, tad pienāks viens brīdis, kad būsim fakta priekšā. Skola tiks slēgta, skolotājiem nebūs darbs, būs jādomā, kā risināt šo tukšu ēku problēmu. Tāpēc mūsu vīzija ir tāda, ka sanākot kopā domes deputātiem un cilvēkiem, kas ir spējīgi šo lietu risināt, izstrādāt stratēģiju turpmākajiem gadiem, lai mums būtu skaidra vīzija, uz ko mēs ejam izglītības jomā. Jo šobrīd ir tā, mēs vienkārši dzīvojam, eksistējam un gaidām, nezinu pats ko. Un piekritīšu Edgaram, ka ir jāņem vērā tomēr vecāku viedoklis, jo tas tomēr vecāki arī ļoti daudz redz un seko līdzi bērnam un saprot un spēj salīdzināt, jo varbūt viens brālis mācās Cēsīs, viens mācās citur, viens atkal ģimenes loceklis Vecpiebalgā. To var ļoti viegli redzēt. Un kā jums šķiet, kāpēc varbūt ir izveidojusies situācija, ka atsevišķos rādītājos ir zemāki tātad šie novērtējumi nekā citur? Redziet, jāņem vērā, tur ir daudzi faktori. Kaut vai dēļ tā, ka mēs esam salīdzinoši tās skolas, visas, kas mums ir mazas, ir izveidojusies sava varbūt, varētu teikt, tāda maza sistēma, kā skolotāji strādā. Varbūt nav no malas kāda ierosinājuma. Varbūt vajadzētu kādu konsultantu piesaistīt, kas varētu to visu no malas redzēt, to situāciju kopā. Protams, jāņem vērā arī, ka bērni aizvien paliek mazāk, aizvien ģimenes paliek mazāk, un tas jau arī ir fakts, kāpēc skolās ir mazāk bērnu. It kā jau teorētiski vajadzēja būt tā, maza skolā ir maz skolēnu.
skolotāji salīdzinoši proporcionāli ir vairāk, it kā tā izglītības līmenim būtu jābūt it kā augstākam. Bet kāpēc tas tā šobrīd ir? To es jums varu tikai pateikt, strādājot, un tas nav tā vienā dienā atrisināms. Pie tā ir jādomā cītīgi, un es uzskatu, ka tas ir arī viens no svarīgākajiem punktiem šobrīd novadā. Paldies jums par atbildēm. Ķersimies pie nākošā skatītāja iesūtītā jautājuma. Attīstīties var tikai tad, kad ir savesta kārtībā infrastruktūra, ceļi, kā lielāki, tā arī mazākas nozīmes ceļi. Pašā Vecpiebalgā, kā arī Inešos, iedzīvotāji saka, viss vēl būtu kārtībā, attīstās. Bet kā ir ar citām vietām novadā? Edgar, lūdzu. Es gribētu teikt, ka situācija nav iepriecinoša. Jā. Tas ir cilvēks, kurš nezina situāciju, varbūt viņš dzīvo savādākās domās, bet reāli tā ir. Esoši uzņēmēji jau zaudē konkurētspēju patiesībā. Jā. Un ir laika jautājums, kuru reizi aizies. Jā. Tas process jau sāk notikt. Patiesībā reizēm man ir jāmācās no jauniem cilvēkiem vairāk kā no esošiem uzņēmējiem. Jā. Jo tiešām laiki mainās. Jā. Nevēlties, es esmu 4 gadu laikā izveidojis 10 cilvēkiem darba vietas, arī vienai sievietei vai sievai. Un tas viss nav vienkārši. Tas viss nav vienkārši, jābūt diezgan mūsdienīgam, lai to visu uzņēmējdarbību radītu. Un tiešām tā ir, ka Inešos ir koncentrējusies šobrīd uzņēmējdarbība. Tāpēc droši vien kolēģi arī tur dzīvo. Jā. Katram savu sētu, kā saka, ir svēta lieta. Bet, protams, novads liels un Taurene, Dzērbene, jā, par kāju nerunājot, ir diezgan grūti. Jā. Kaut kādi zemnieki, teiksim, ir, tas ir viss, bet tālāk, teiksim, tā attīstība ir apstājusies, principā. Paldies, Edži, kā jūs uzskatāt, vai novadā attīstība un infrastruktūras uzlabošanās koncentrējās atsevišķās vietās, jeb kā? Tas jau ir, protams, pat loģiski no ģeogrāfiskās situācijas, ja mēs skatāmies. Šobrīd ir infrastruktūras jomā, mums ir skaists ceļš caur Vecpiebalgu, tāpat tās arī uz Inešiem. Un loģiski tas ir, protams, jāskatās tādā aspektā, kur vairāk cilvēku, kurā pagastā koncentrējās. Kā mēs zinām, tad Taurene, Dzērbene, labi, Vecpiebalga varbūt ir skaitās kā pagasta centrs, tomēr arī nevaram aizmirst Taureni, Dzērbeni. Inešos, kā jau sapratām, viss ir labi, bet Kaive. Šobrīd vienīgais, ko es redzu, kur Kaivi mēs varētu attīstīt, ir šis te jau projekts esošais, kas ir kino zāle izveidota. Un šobrīd, ja tur uz tiem kino seansiem iet 2-3 cilvēki, tad tur arī ir stāsts par informētību. Un varbūt to vajadzētu vairāk sakārtot, lai Kaivi atdzīvinātu ar to, kas viņiem ir. Tas ir konkrēti šobrīd kino. Paldies, Ella, kas jums būtu piebilstams šajā jautājumā? Es šoreiz nepiekritīšu Edgaram par savu sētu. Tā nav, kad es uzņēmējs esmu vilkusi aiz rokas un teikuši, dariet to Inešos, tāpēc, ka es te dzīvoju. Uzņēmēji paši izvēlās vietu, kur investēt novadā, un viņi paši apskata tās lietas, kas viņiem ir svarīgas. Bet runājot par ceļiem, es gribēju teikt tā, ka lielākā problēma ir par valsts reģionālajiem autoceļiem, otrās šķiras, jo tā galvenā asinsrite ir šie valsts reģionālie autoceļi, kur ir problēmas arī uzņēmējiem. Jo pašvaldība ir 300 km šis autoceļu garums, un mēs viņus uzturam atbilstoši uzturēšanas klasēm un tam finansējumam, kas mums ir. Mēs esam iesnieguši projektu lauka atbalsta dienestā par 0,7 miljoniem, kur mēs varēsim rekonstruēt šos zemes ceļus. Un arī šiem projektam ir nosacījums, ka tur, kur ir vairāk uzņēmēju darbība, mēs rīkojām tikšanās ar uzņēmējiem, kur izvērtēja tos ceļu posmus, kurus rekonstruēt. Bet lielākā problēma šeit ir valsts reģionālajie autoceļi, kur, diemžēl, pašvaldība praktiski jau nevar izdarīt neko, kā komunicēt nepārtraukti ar satiksmes ministriju, ar Latvijas valsts ceļiem, bet arī viņu atbilde ir tāda: nauda nav un tuvākajā laikā nebūs. Diemžēl. Paldies. Vēl kāds skatītāju jautājums diezgan konkrēts par kādu lietu. Pie Vecpiebalgas daudzdzīvokļu namiem nav karogu turētāju. Tātad valsts svētkos latviskākajā no novadiem karogi netiek izkārti. Vai tā tiešām ir, Edžu? Jā, šobrīd pie daudzdzīvokļu mājām es gan varētu vairāk runāt par Vecpiebalgu, jo pats tur dzīvoju. Nezinu, kā ir Taurenē, Dzērbenē, neesmu tam pievērsis uzmanību tieši par šiem karogu turētājiem, bet jā, es šo komentāru arī esmu redzējis, un tā ir ļoti laba ideja. Protams, pašvaldība var teikt, ka šī māja tomēr ir jūsu pārziņā, mēs par to neatbildam, bet es uzskatu, ka ja ne pašvaldībā ir jānāk pie mājas iedzīvotājiem ar šo te uzstādījumu, ka to vajadzētu izdarīt,
Un, protams, tā arī ir paša cilvēka tomēr nolaidība, kas dzīvo šajās dzīvokļu mājās, un to neizdara un neizskar. Bet es uzskatu, ka pie šī jautājuma ir jādomā, kā arī ir jādomā vispār pie svētku noformējuma novadā. Jo šobrīd, atvainojiet, bet Vecpiebalgā Ziemassvētku egle ir diezgan, varbūt, prasītos varbūt viņu skaistāku, krāšņāku. Tie ir tādi sīkumi, varbūt varētu vairāk pievērst uzmanību šiem dekoriem novadā svētku laikā. Paldies, Ella, jūsu viedoklis par šo vizuālo identitāti svētku laikā novadam? Jā, man ir gan viedoklis, gan vīzija, kā to izdarīt. Par svētku egli runājot, jo mums tā saucamā Vecpiebalgas viesistabā būs tradīciju sala, kur būs gan Ziemassvētkos ļoti liela egle, lielāka nekā tagad pie pagastmājas, jo tur atkal tās proporcijas tai mājai. Būs Jāņos, būs ugunskurs, būs lieldienu noformējumi, jo mums viņš ir arī domāts kā viesistaba un ka šajos svētkos viesi tiks aicināti. Par to, ka mums visu laiku bija ļoti slikts šis valsts reģionālais autoceļš P30 un kaut kādas svētku noformējums likt pie sabrukuša ceļa būtu diezgan netik glīts skats. Un tagad, tā kā augustā mums šo ceļu pabeigs, mums būs ļoti skaists autoceļš. Mēs esam arī domājuši jau šogad uz Vecpiebalgu atvērt durvis pie laternām, kas ir pie gājēja celiņa, veidot noformējums, gan kas simbolizē Latviju un Vecpiebalgas novadu, lai svētkos vienmēr tā būtu, tad attiecīgi šis noformējums. Jo, lai pušķotu, vajag savest kārtībā māju. Un par tiem karogiem runājot? Par tiem karogiem nav tā, ka ne pie vienas daudzdzīvokļu mājas nav karogi. Tā nav. Ir, protams, tur, kur nav, bet kā jau Veģis teica, daļai tā ir arī iedzīvotāja atbildība. Nevar visas iedzīvotāju neizdarības un nedarīšanu nolikt uz pašvaldību. Protams, pašvaldība var mudināt likt, jo pie privātu mājām Vecpiebalgā pie visām ir karogi, tur, kur ir īpašnieks mājai. Tā daudzdzīvokļu māja ir tāda problēma, jo cilvēki, kas uzskata, ka viņam ir dzīvoklis, varbūt viņam ir valsts karogs 18. novembrī viesistabā. Bet viņam nav pagalmā tur viss, jo viņš liek, man nav jāliek, kāpēc man jāliek, un lai kaimiņš liek, un nevar vienoties par siltināšanu un apsaimniekošanu, acīm redzot, arī par karogu mastu ir grūti vienoties. Bet jācer, ka šo komentāru ņems vērā. Var nākt pretī. Nāksim pretī, ja būs tā iespēja. Tad, protams, palīdzēs. Es piebilstu tā, ka protams, pa lielam tos karogus izskar cilvēki, un ja fiziska persona viņu neizskar, viņai tas īstenībā arī nav pienākums. Ja tā skatāmies, jo spēkais atversmes spriedums šajā jautājumā. Tā kā tā ir tomēr, mēs vēlamies, lai tā būtu, bet tomēr cilvēkam ir tiesības izvēlēties. Nākamais par egli es gribētu piebilst to, ka atrunāties, ka kādreiz mums būs laba egli, tāpēc mums 10 gadi ir slikta egli, es domāju, ka nebūtu vietā galīgi. Un runājot par vēl dažām lietām, kad, ja es, piemēram, braucu Vecpiebalgas pašvaldību no galvenā ceļa, es pat neredzu, kas tā pa ielu ir. Un ielu nosaukumi, kaut kur viņi ir, bet daudz kur viņi nav. Pat diezgan svarīgajās lietās, kā saka, pat uz pašvaldības ēku pat nav. Un, tas ir mūsu iniciatīva vienkārši to risināt, lai katram cilvēkam būtu ērti un saprotami, ja viņš iebrauc uz ielas, kas tā pa ielu ir, lai viņš var orientēties, un tomēr tas liecina par tādu bišķi, ka tu esi gaidīts, nevis tu vienkārši orientējies, kā saka, pa ielām. Paldies jums visiem par atbildēm uz skatītāju iesūtītajiem jautājumiem. Tūdaļ turpināsim mūsu diskusiju. Sarunas turpinājumā ikvienam no klātesošajiem diskusijas dalībniekiem būs iespēja uzdot kādu sev interesējošu jautājumu vienam no pārējiem diskusijas dalībniekiem. Un sāksim ar jums, Ella, kam uzdosiet savu jautājumu un kāds tas būs? Jā, es uzdošu jauniešu sarakstam, jauni cilvēki, un es gribētu dzirdēt atbildi uz jautājumu, kur jūs redzat Vecpiebalgas novada nākotni. Jo tad, kad Kārlis Ulmans kļuva par Latvijas prezidentu, viņš pateica, ka Latvijas nākotne ir teļos. Un cilvēki sāk nodarboties ar lauksaimniecību, lopkopību un sviestu eksportēja pat uz Angliju, tā skaitā arī no Vecpiebalgas novada. Un tieši šajā tautsaimniecības aspektā, kur jauni cilvēki redz Vecpiebalgas nākotni. Lūdzu. Paldies par jautājumu. Vecpiebalgas nākotnī es uzskatu, ka katram jau sirdī ir tā vīzija, uz ko mums būtu jātiecās. Gan tautsaimniecības ziņā, gan kultūras ziņā, jo, kā jau iepriekš minēju, mums ir tik liela tā bagāža un bāze, ar ko mēs varam iet un attīstīties. Es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums pie pareizas saimniekošanas. Es domāju, ka mēs gan uzņēmēju darbībā, gan visās jomās, es domāju, ka tikai uz augšu. Paldies, Edgar. Kāds būs jūsu jautājums un kuram no kolēģiem to adresēsiet? Es kolēģi Ielai uzdošu jautājumu vienkārši
skatos, ka jums programma arī ir uzņēmējdarbība 3. punktā, nevis 1. Kāda vispār ir bijusi līdz šim stratēģija novadā, teiksim, pēdējos 8 gadus, kad jūs vadat par uzņēmējdarbību? Konkrēti, ko pašvaldība, nevis kāds ienāk novadā un es viņu apsveicu un saku, es viņu te uzaicināju, bet reāli, ko pašvaldībai ir bijusi konkrēta stratēģija, pēc kā viņa ir gājusi, lai uzņēmējdarbība Vecpiebalgā uzlabotos? Protams, novadam kā tādam ir stratēģija, un tā skaitā tur ir uzņēmējdarbības sadaļa, un pēc tās mēs arī strādājam. Ir šie lauka attīstības speciālisti, par ko es teicu, kas konsultē mazos uzņēmējus, kas rīko uzņēmējiem seminārus par aktuālām tēmām. Pašlaik mēs esam apstiprinājuši uzņēmēju konsultatīvās padomas nolikumu, ko mēs veidosim, lai būtu pārstāvēti visi uzņēmumi. Tālāk mēs arī šie infrastruktūras projekti ir saistīti ar uzņēmējdarbību, šis konkrētais, kur ir uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūra, un mēs nepārtraukti komunicējam ar uzņēmējiem un risinām tās problēmas savu iespēju robežās. Paldies, Edži, tālāk jūs, kam uzdosiet savu jautājumu. Es nebūšu oriģināls, uzdošu Ellai, par cik viņa man uzdeva. Vēlētāju apvienības novada attīstībai sarakstā ir ļoti liels pašvaldības darbinieku īpatsvars. Tie ir 7 cilvēki no 11. Vai tas, jūsuprāt, nav pretrunā ar Latvijas pašvaldību darbības principu, ka ir jānodala lēmēja vara no izpildvaras? Protams, es zinu, ka likumiski jūs jau iepriekš minējāt, ka tas viss ir atļauts, bet vai tas tīri cilvēciski nav tā, ka tas cilvēks, kas ir domē, un ja kāds ir no vadošajiem ir izvirzījis kādu likumu, tad tas cilvēks, kurš ir domē, dabū vienkārši piekrist tikai tā, lai nesaietu personiskos ragos, varbūt ar, pieņemsim, izpilddirektoru. Kā jums liekas, vai tas? Nē, tas ir ļoti normāli. Tas ir atbilstoši likumam par pašvaldībām, jo tur ir tie darbinieki, kas atbilstoši pēc likuma pašvaldībām var kandidēt. Tur nav tie darbinieki, kas nevar, piemēram, kā sociālā dienesta vadītāji, tad viņi arī tur nav. Un tie jautājumi domē tiek skatīti ļoti koleģiāli. Tur ir 9 deputāti, un patiesībā jau tāds politiskā līmenī tas vienīgais tāds lielākais lēmums, kas būtu jāpieņem, kur viņi tā kā pieņem, ir budžets. Bet par budžetu arī viņi skata finanšu komitejā deputātiem. Un līdz šim es domāju, ka mums nav bijis neviens tāds gadījums, kad sēž kāds no darbiniekiem un velk to deķītu savu pusi, kā tautā saka. Nē, tā nav. Mēs ļoti koleģiāli strādājam pie tā, un es šeit neredzu problēmu. Viņi ir kompetenti, viņi ir no 4 pagastiem, un tas ir ļoti labi, jo viņi arī pārzina to pašvaldības laukumu. Viņi pirmie saredz to problēmu, kur ir, un viņiem arī ir tad vieglāk risināt. Bet mums sarakstā ir gan uzņēmēji, gan pašvaldības darbinieki. Mums ir pārstāvēts dažādas sfēras, lai mēs šo laukumu redzētu pēc iespējas plašāk. Paldies! Paldies jums visiem par atbildēm. Raidījums lēnām tuvojas noslēgumam. Aicinu ikvienu no jums pateikt, kādēļ tad Vecpiebalgas novada iedzīvotājiem 3. jūnijā nepalikt mājās, bet doties uz pašvaldību vēlēšanām, un kādēļ balsot tieši par jums? Šoreiz sāksim ar jums, Edgar, lūdzu. Jā. Es uzskatu, ka iedzīvotājiem vajadzētu izvēlēties prātīgi, bez emocijām, jo mēs vienkārši paskatāmies reāli, kas notiek novadā. Vai visi jūtās labi, vai ieņēmumi ir labi, vai mēs redzējām 8 gadus pēdējos uzņēmējdarbībai ļoti nopietnu stratēģiju, pēc kā vadās, teiksim, vadība. Jā, es to neesmu redzējis. Jā. Paliek īstenībā tikai sliktāk, un vienkārši visi liekas, ka pavada vienkārši savu laiku. Jo aktivitātes ir vajadzīgas daudz lielākas no novada vadības, lai vienkārši mēs ietu laikam līdzi un lai mēs kaut ko izmainītu. Tā kā jūs droši izvēlaties par to, ko jūs vēlaties, bet es uzskatu, ka mana prioritāte vienmēr bijusi uzņēmējdarbība. Nav cilvēks, tad pa skaisto ielu neviens nestaigās. Ļoti vienkārši. Paldies, Edžu, vārds jums. Mīļie novada iedzīvotāji, jau pēc 4 dienām jūs dosieties pie vēlēšanu urnām un izdarīsiet savu izvēli. Es pirmkārt gribētu aicināt visus novada iedzīvotājus nākt un piedalīties vēlēšanās, jo tieši jūs esat tie, kas lems savu nākotni šeit novadā. Un izvēlieties, un ņemiet vērā visu sarakstu iesniegtās programmas, izvērtējiet, spriediet, un lai jums izdodas. Paldies! Ella, vārds jums. Jā, cienījamie novada ļaudis, es jūs arī aicinu būt aktīviem šajās vēlēšanās, jo Vecpiebalgas novads ir mūsu mājas un tā nākotne ir mūsu pašu ziņā. Un jūs ziniet, ka es un mana komanda, mēs aizstāvam jūsu tiesības. Mums ir bijusi drosme pieņemt drosmīgus lēmumus, sākot ar ārkārtas situācijas pieprasīšanu sakarā ar valsts reģionālo autoceļu sabrukšanu, beidzot ar atzinumu nedošanu par dabas aizsardzības plānu, kurš tika izstrādāts, kur 3 pirkstu dzeņu tiesības tika liktas augstāk par iedzīvotāju tiesībām pašiem saimniekot savos īpašumos.
Un jūs varat paļauties uz mums, ka jūsu tiesības tiks aizsargāts arī turpmāk. Mēs esam novada attīstības, stabilitātes, tiesiskuma un cilvēcības garants, lai jums izdodas izdarīt pareizo izvēli. Paldies, un vēl viens jautājums, atgriežoties pie solījumiem vēlētājiem. Kas tad būs tas pats pirmais darbs, pie kā jūs ķersieties ievēlēšanas gadījumā? Edgar, lūdzu. Jā, pats pirmais darbs, ko es uzskatu, kad mums beidzot ir jāuztaisa novada pārvaldē stratēģija par uzņēmējdarbību. Kā es iepriekš minēju, ka no uzņēmējdarbībai nav platformas, kur varētu mazie ideju uzņēmēji iesākt savu biznesu šajā novadā, un viņiem vajag palīdzēt. Tas ir pirmais, ko es domāju, pirmais darbs. Un otrais, pilnīgi paralēli tam darbam, kā arī Eģis teica, un esmu teicis, izglītībā ir problēmas, cilvēki dzīvo kaut kādā neziņā, tomēr vajadzīgs ir stratēģija, saprast, kur mēs tagad esam un kur mēs tālāk virzamies, lai jebkuram bērnu vecākam un skolotājam būtu skaidrs, kas būs rītdien. Paldies, Eģu. Ievēlēšanas gadījumā pie kā vispirms ķersieties? Jā, es jau uzsvēru tās 4 jomas, kurās mēs redzam konkrētus uzlabojumus, bet ja runājam tā pavisam reāli un praktiski, tad vajadzētu sākt domāt, kā vairāk izreklamēt Vecpiebalga atver durvis pasākumu, kas ir vasarā, kur tomēr tas ir Latvijas mēroga pasākums. Un, mans uzstādījums būtu izvērst šo reklāmu plašākā mērogā, lai pēc iespējas mums vairāk atbrauc ciemiņi, viesi un redz, kā mēs dzīvojam. Paldies, Ella. Jums darba kārtībā. Kurš būtu pirmais jautājums? Visus iesāktos jau pašlaik mēs strādājam pie ļoti daudziem projektiem, kuri ir procesā, un izvērtēt tagad, kad šis projekts būs pirmais. Es nevaru. Es arī vadu darba grupu Vecpiebalga atver durvis. Mēs arī tiekamies un esošā finansējuma ietvaros arī reklamējamies. Un jau pagājušajā nedēļā norunājām par visām reklāmām, kādas būs šim pasākumam. Tā kā man tie darbi jau ir sadalīti, kalendārs ir aizrakstīts un aizpildīts. Viņi paralēli ir ļoti daudz. Es nevaru izdalīt tādu vienu, ka tagad pēc ievēlēšanas tas viens uzreiz to darīšu un pārējos nē. Paldies, jūs daudz runājāt sarunas gaitā par problēmām, kas būtu risinājums, kas būtu tās lietas, ko vēl vajadzētu darīt. Varbūt tā savēlkot visu kopā, kas būtu tā novada vizītkarte, ko jūs stādītu priekšā novada viesiem. Ella, jūs lūdzu. Kad Vecpiebalgs novads ir pirmkārt draudzīga vide, jebkuram gan iedzīvotājiem, kurš tur dzīvo, gan viesiem. Ka šī ir laba vieta, gan kur dzīvot, kur strādāt, kur atpūsties. Mēs strādājam vasarā, mums ir turismu jomā ļoti plašs piedāvājums. Mēs esam tad 6. gadu, jo mums būs šī sajiešanas latviešu garā Vecpiebalga atver durvis, pie kuras mēs ļoti nopietni strādājam, lai to vienu nedēļu Vecpiebalgā būtu daudz iedzīvotāju. Mēs, protams, ir arī tie turismu produkti, par ko mēs strādājam, lai tā vizītkarte, lai cilvēkam atbraucot uz Vecpiebalgu būtu interesanti, lai viņš tur varētu pavadīt dienu un lai labi būtu arī iedzīvotājiem. Paldies, Edgar. Jūsuprāt, kas ir vizītkarte novadam? Es domāju, vizītkarte novadā ir, protams, kultūra vēsture, kas jau mums ir, bet ar to mēs nepēdīsim un nedzīvosim. Par to mums vajag lepoties, to mums vajag uzsvērt, to mums vajag attīstīt. Jā. Vecpiebalgā pieņemsim pilsdrupas, kuras ir aizmirstas ļoti sen. Un Eiropā un pasaulē tas ir ļoti, kā saka, piesaistoša vieta, kur, teiksim, attīstās daudz pasākumu. Un tomēr es uzskatu, un neatkāpjos no tā, ka, ja nebūs cilvēkiem darba, tad vienkārši nebūs kam atpūsties. Kā, piemēram, Ineša kultūras namā bija viens pasākums, atnāk 5 cilvēki. Jā. Mēs varam runāt skaisti, bet realitāte īstenībā ir tāda, kāda viņi ir. Un problēmas sākums ir tajā pašā uzņēmējdarbībā, nodarbinātībā cilvēku. Un ar viņu principā ļoti jānodarbojas to problēmu, lai vispār mēs tālāk iet uz kultūras namu un sportot un pa ielām staigāt. Paldies, Eģu. Kas jūsuprāt ir Vecpiebalgas novada vizītkarte? Protams, es piekrītu Ellai un daļēji arī Edgaram, bet mūsu vizītkarte, es uzskatu, ir tieši mūsu vārds – Vecpiebalga. Tā ir vislabākā vizītkarte, dodoties gan ārpus novada teritorijas, gan arī ārpus Latvijas robežām. Un mums jāpiestrādā, kā jau es iepriekš minēju, pie šī brenda nosaukuma, kas sevī var iekļaut pilnīgi jebko. Tāpēc ir jānostāda tikai šie mērķi, kurā virzienā mēs ejam, lai nav tā, ka Vecpiebalga asociē tikai ar ūdensrozēm. Paldies! Ar to arī mēs mūsu šī vakara raidījumu noslēdzam. Paldies skatītājiem! Paldies arī klātesošajiem diskusijas dalībniekiem! Atgādinu, ka rīt raidījumā novada izvēles skatieties diskusiju ar Smiltenes novada pašvaldības deputātu kandidātiem. Visu labu!